Vai zināt, kas ir lībieši? Tā nodarbības sākumā bērniem jautāja fotogrāfs un viens no grāmatas Zelta bērns autoriem Jānis Mednis. Bērnu prāt tiesot veci cilvēki. Šonedēļ nodarbību ciklā lībiešiem pa pēdām viņi uzzina, ka tā gan gluži nav. Vai tu tagad zini atbildi, kas ir lībieši? Jā, zinu. Kas ir? Tā tauta, kura dzīvoja pirms mums Latvijā. Talsos bērniem lībiešu valoda pavisam sveša, un arī Jānis Mednis pats tik jaunu auditoriju ikdienā nemāca. Bērniem droši vien, ka mācīt ir visgrūtāk, jo tu uzreiz redzi, ka tu kļūsti garlaicīgs, tas ir ļoti nežēlīgi. Un ātri jārēģē, un to es šodien arī cenšos, kad sāk žāvāties. Bet redz, ka tas strādā, ko līdz kaut ko izdari tādu, kaut ko tādu interesantu, kaut kādu interaktīvu, kaut ko paprasti, tā kā spēle uzreiz aiziet atkal, uzreiz galvas augšā un miegs nenāk vairāk. Mēģa. 2 stundu laikā bērni gan mācījās sasveicināties, gan apguva skaitļus un virknēja pirmos teikumus. Sava veida spēle talsiniekiem iepatikās, un viens otru nevainīgi apceļot par slinku vārdi vai zilu meža cūku, bērniem ātri vārdi aizķērās prātā. Man sajūta, ka Talsos bērni ir ļoti sakarīgi. Gribētos teikt tā, ka viņi nav sabojāti, viņi tādi riktīgi, forši. Tā kā es domāju, ka tas pedagogam ļoti ir patīkami, kad tu jūti, ka tas materiāls pretī ir labs. Un kas ir tas, ko tu iemācījusies lībiešu valodā? Tēriņš, tas nozīmē sveiki. Vai tu atceries, kā saka, mani sauc? Loreta. Malacis. Un tie vārdi nav tādi pilnīgi sveši, ka nav kur aizķerties un grūti atcerēties? Nē, daži vārdi ir līdzīgi latviešu valodai. Kur tu varēsi tagad izmantot to, ka tu zinās dažus vārdus lībiski? Piemēram, skolā kādreiz varēšu nedaudz pamācīt manai māsai. Visi sadzirdēs, domās, wow, cik tu esi gudra, vai ne? Jā. Lai iemācītos lībiešu valodu, Loreta speciāli Talsos ieradusies no Slampes. Valodu protot jau viņas mamma, un Loreta priecājas, ka abas tagad varēs sarunāties lībiski. Talsu galvenā bibliotēka gan godīgi atzīst, ka baidījusies, kā bērni uztvers sev tik svešo tēmu, tomēr bailes nav attaisnojušās. Viņa zināt, kā arī 4 dienu laikā tver visu jauno. Ja bērniem tagad būs āķis lūpā un viņi gribēs kaut ko vairāk uzzināt par lībiešiem, vai viņi to varēs arī šeit pie jums bibliotēkā? Mums ir viena grāmata pētniecībā, tā, ko Jānis Mednis sarakstījis Zelta bērns. Tad vēl ir lībiešu zīlīte, iznākusi jau daudzus gadus atpakaļ. Bet es domāju, ka ja būs interese, ka mēs šo tēmu varam paplašināt. Lai varētu izmantot jaunapgūtos vārdus, nākamajā dienā mazie talsinieki patiešām devās uz lībiešu krastu, lai dotos lībiešiem pa pēdām. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.